Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16. no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji, lasītāji un klausītāji! Mēs atkal esam Mežaparka Sidraba birzī, dziesmu svētku biedrības telpās. Un pie mums šodien ciemos ir Andris Groza, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūra izglītības jautājumos, kultūra izglītības nodaļas vadītājs, kultūra izglītības padomes pārstāvis, Kuldīgas novada virsdiriģents un koru rāte un sonora vadītājs. Sveiks! Labdien. Inga Krišāne, režisore, teātra pedagoģe, valsts izglītības satura centra vecākā eksperte un mācību jomas, kultūras izpratne un pašizpausme mākslā vadītāja. Un Andrejs Mūrnieks, vadības zinātņu doktors, pedagogs, mūziķis un kultūras pētnieks, vīru kora frakorī diriģents, virsdiriģents. Labdiena! Labdien! Iepriekšējos raidījumos jau mums ir izkristalizējušās tēmas, par kurām mēs runājam, un es domāju, šoreiz mēs arī no tā neatkāpsimies, varbūt tas skatu punkts būs mazliet cits, bet gribētu iesākt ar tādu nelielu atskatu uz senāku vai netik senu pagātni, kas ir mūsu tradīcijā, nezinu, varbūt 10 gadu periodā, varbūt lielākā periodā, kas ir tāds, kas ir pozitīvs, palicis atmiņā un kas ir vērts, lai to pieminētu. Varbūt sāksim. Andrej, tu esi gatavs. Tad jūs to mikrofonu dalat vienkārši. Jā, no mana viedokļa ir noteikti ir palielinājušies svētku apjoms kā tāds. Deju un dziesmu svētki ir kopā. Ir iesaistīta tauta, padziedāšana pēc pēdējā dziesmu svētku koncerta. Ja, tas ir jauni elementi pēdējo 10 gadu laikā. Ja. Varētu vēl saukt, bet jautājums ir par to, vai mēs ejam dziesmu svētku paplašināšanas virzienā vai sašaurināšanas virzienā. Tas ir viens no jautājumiem, ko vēlāk varētu. Jā, pie tā mēs varētu vēlāk arī pieķerties, Inga. Manuprāt, ka iegūms ir pēdējo 10 gadu notikumi, dažādi notikumi, kas ir likuši dziesmu svētkiem domāt ātri, mainīt veidu, mainīt izpausmi, mainīt kādus plānus, tie dažādi sociāli-ekonomiski notikumi, dažādas budžeta saistītas lietas. Tie ir kādi negaidīti notikumi, kā piemēram pandēmija, kas lika sarosīties un lika koncentrēt spēkus un saprast, cik ilgā laikā tas ir minimums, svētkus var noorganizēt, kā tos var transformēt. Gadījumā, ja ir tāds risks, ka svētkos varētu būt pārāvums tradīcijā, kā rīkoties apdraudējumu situācijā. Man šķiet, tas ir tas, kas pēdējos laikos ir noticis gan vispārējo latviešu dziesmu svētkiem, gan it sevišķi skoljaundas dziesmu svētkiem, kur notika tieši pandēmijas laikā. Tas bija reiz izaicinājums un arī ieguvums organizatoriem, kā tādās situācijās rīkoties. Ja mēs zinām, kā tādās situācijās rīkoties, mēs vienreiz esam to piedzīvojuši, tad mēs esam stiprāki. Un mēs varam procesu nodrošināt. Jā, es teiktu, ka svētku kulminācija vai svētku tāda 5 gadi attiecībā uz Latvijas vispārējiem dziesmu svētkiem un arī attiecīgi uz Latvijas skolu dziesmu svētkiem. Ir jau šīs te dziesmu svētku nedēļa, un man ir prieks, ka tomēr, lai arī kādi vēji pūtuši, mēs tomēr esam saglabājuši šo te tradīciju. Visi jauni ievedumi, man liekas, ka tie ir tikai papildinājuši svētkus. Jautājums, protams, arī ir par to skaitlisko daudzumu, cik tad ir kori, cik ir deju kolektīvi,
cik ir vokālie ansambļi un visas pārējie amatieru kustības vienības, kā to saglabāt, lai dziesmu svētku tradīcija būtu arī dzīva arī turpmākos 5, 10, 100 gadus. Nu, cerēsim, ka pandēmijas nebūs tik bieži un šādi pārbaudījumi mums vairs nebūs priekšā vismaz tuvākā pārskatamā nākotnē, bet mēs nekad nevaram to zināt un jābūt, protams, gataviem uz visu. Varbūt mēs šī brīdī, varbūt tas pēcgarš pēc šīs vasaras svētkiem, jo tas vēl ir salīdzinoši nesenā pagātnē, kāda ir tā? Tā kā es uzrakstīju kādas 4 publikācijas par svētkiem, it sevišķi pēc hokejas un dziesmu svētku un sapnis par dziesmu svētkiem, man ir cilvēki zvanījuši, rakstījuši e-pasts un es varu pateikt, ka ir tādas divi varbūt tādi problēma loka. Viens ir, labi dziesmu svētki, labi deju svētki, tad jau dubultā, bet ko šeit dara teātri? Nozare, amatnieki un vispārējie. Ja? Tad mēs esam gājuši tādā maksimālā dziesmu svētku paplašināšanas virzienā. Var teikt, ka tie vairs nav dziesmu svētki, bet tie ir pašas tautas svētki. Visas amatieru mākslas svētki. Jautājums, vai šajā virzienā ejot, tīri ekonomiskas dažādu problēmu dēļ, mēs varēsim turpināt. Ja? Otra lieta, ja mēs ejam šajā paplašinājuma virzienā, kādas vēl simbiozes formas mēs varētu piedāvāt, lai tas vēl krāšņāk uzziedētu un kā tos sarīkojumus izkārtotu tā, lai viņi būtu principā apmeklējami. Jo tā nedēļa, ja mēs ejam šajā virzienā, kā tie ir visas tautas amatieru mākslas svētki, viņi ir pa īsu. Un es iestātos, un man ir bijuši cilvēki, kas to ir ieteikuši, ja, paplašināt to līdz mēnesim iespējams, tā, lai arī tie dalībnieki, kas piedalās deju svētkos, dziesmu svētkos, varētu apmeklēt visu šīs dažādās koncertus, pasākumus un sarīkojumus, kuros tad manifestējas visas pārējās jomas un nozares. Bet tas ir tad kultūras politikas jautājums, kurā virzienā mēs ejam un cik tālu mēs ejam, cik tālu mēs varam paplašināt, jo ir teikt praktiskas lietas, piemēram, dziesmu svētku gājiens, kas ievelkās 6, 7 un 8 stundas, un es abrīnoju visus to skatītājus un līdzjutējus, kas spēja vēl 6. stundā, kad nāk Rīga pēc lietus, ja, aplaudēt, kliegt mums, un mēs vienkārši jūtamies brīnišķīgi, ja, bet, jā. Bet vai nešķita, ka šoreiz vispār gājienu vēroja mazāk tautas ielu malās? Tā ir tā problēma, jo nostāvēt 8 stundas nav iespējams. Bet gājiens vienmēr ir bijis pagarš. Pagarš, jā, bet te ir tas jautājums, kur mēs ejam, jā. Mēs ejam šobrīd tajā paplašināšanas virzienā, ja? Tad varbūt kaut kā harmoniskāk visu to sadalīt vai kaut kādās citādos veidos eksponēt, ja? Tā, lai tas nebūtu tik nomācoši gan tiem gājienu dalībniekiem un vispār dalībniekiem, lai viņi varētu tiešām vairāk izjust to kā svētkus, nevis kā tādu diezgan smagu darbu, kā tas ir bijis pēdējos svētkos. Paldies. Jā, te jau droši vien arī dažādas praktiskas, es pat neteiktu nianses, bet problēmas būs, ja mēs tik plaši, kā tu saki, mēnesi, tad kāds tas sloks uz pašvaldībām, lai tos dalībniekus te nogādāt un uzturēt, varbūt, ka tur ir kaut kāda risinājuma loģistikā. Nezinu patreiz, bet priekšlikums ir diezgan ambiciozs. Es domāju, ka būtu vieglāk, tāpēc, ka tās mazās grupas, jā, kaut kur transportēt un viņas eksponēt, būtu vieglāk, jā. Un tad tie dziedātāji brauktu tikai uz te un uz pašu, tur, kur viņi ir svarīgi. Tas nekavētu viņiem, protams, privāti piedalīties. Un, protams, ka tas varētu būt varbūt vairāk uz vietām tajā mēnesī, nevis tikai un vienīgi Rīgā. Par šiem svētkiem, Inga. Par šiem svētkiem. Šajā reizē man svētkus izdevās skatīties ne kā organizatoram, bet kā Latvijas iedzīvotājiem. Un tā pēcgarša ir tāda, protams, arī darbojoties un esot organizācijā, gan šiem svētkiem, gan arī tikko nesenajiem skolu jaunas dziesmu un deju svētkiem, ir tā pārliecība, jā, tie ir tautas svētki. Bet tagad tā paskatoties ar skatītāja acīm, ar tā acīm, kurš ir kustībā, bet nav tieši ekrāna tajā pusē, es vairāk un vairāk saprotu
tos televīzijas darbinieku jautājumus, kad viņi jautā, kā to rādīt, ko mēs rādīsim, ko nerādīsim. Jo dziesmu svētki ir tautas svētki. Pēc attieksmes, kādu to izrāda mūsu sabiedriskais mēdījis, pēc attieksmes, kā tomēr valdība un augstākie lēmēji arī katrā pašvaldībā pret šiem svētkiem izturas, kādu vietu tam atvēl, vairāk nekā Jāņiem, ko mēs saucam par tautas svētkiem. Un ja mēs paskatāmies gan vienos, gan otros svētkos, ir viena un tāpat atribūtika. Un man ir radinieki, kas ir ciešā saistībā ar citu tautu cilvēkiem. Un francūži saka, ka jūsu galvenā vērtība ir jūsu ziedu vainagi. Pēc tā jūs atpazīst visā pasaulē. Vai dzied, vai dejo, vai svin svētkus, vai nu jau arī izlaidumos kāzās ar ziedu vainagiem. Ir kaut kādas tās mazās sīkās detaļas, kas norāda, kas tad no tā mantojuma ir dzīvs un autentisks. Tieši tāpat kā dzīva un autentiska ir dziesma, un akapela dziesma, dzīva un autentiska, tad tas kādā veidā tas tiek pārradīts, ir ļoti būtiski. Un tās manas pēcgaršas sajūtas ir, ka ļoti daudzās lietas, kas notiek, arī tad, ja tu neesi Meža parka lielajā izstrādē, nesēdi skatītāji rindās, vai ja arī tu neesi Rīgā kaut kur pēkšņi kāds dzied, vai tu trāpi kādā deju koncertā, tu tik un tā esi saistīts ar tādiem neredzamiem dzīpariem, jo tev mamma saka, nu tu redzēji to deju koncertu ierakstu. Ir savstarpējās sarunās, un man šķiet, ka to tā arī vajadzētu nākotnē definēt, kā tas mūsu nacionālie svētki. Nevis kultūras svētki, bet nacionālie svētki. Jo tauta dzīvo tajos, ne tikai Rīgā. Nu, pie tā mēs vēl arī mazliet pieķersimies vēlāk, jo svarīgs jau ir šis posms, kas notiek ar šo tradīciju starp svētkiem, ne tikai koncertu un ne tikai svētku nedēļā, bet tieši šai procesā, ko mēs visi ikdienā daram un ko mēs tad saucam tieši par šo tradīciju. Bet Andi, varbūt par šiem svētkiem. Jā, nu kopumā es teiktu, ka svētki, manuprāt, arī šie, tāpat kā arī 18. gada svētki, man liekas, ka tās ir emocijas, ko arī man kā kolektīvu vadītājam bija iespēja saņemt, gan dziedot diriģentu koncertā, gan ejot gājienā, un tāpat arī Meža parka estrādes koncertos. Man liekas, ka tā ir tā vislielākā vērtība, ko es kā diriģents varu saņemt, es kā dziedātājs. Es esmu laimīgs par to, ka man ir kolektīvi, ar kuriem es esmu dalījies, lai šo vispār piedzīvot, jo es jau varu būt diriģents, bet ja man nebūs kolektīvs, tad es būšu tikai viens kaut kādā ziņā kails diriģents, kas stāv estrādē, bet kam nav piederība, kas ir atnācis tikai varbūt atdziedāt savas notis, bet šeit ir daudz, kas vairāk, tie tā ikdienas darbs, kur tu esi darījis, reizēm caur grūtībām, bet tāpat laikā tu redzi to gala rezultātu, tu redzi tās prieka asaras arī, jāsaka tā, blakus esošo kungu rindās, un man liekas, ka tas ir tas, kādēļ vispār šie dziesmu svētki ir tik būtiski katram latvietim, un īpaši tiem, kas dzied un dejo. Jo pilnīgi viennozīmīgi, ka cilvēki, kas nāk skatīties, viņi to un nav saistīti ar mūziku vai deju, viņi to tā nenovērtē, jo, protams, ka tas ir fenomens, ka 14,000 galvīgs koris var dziedāt vienu dziesmu un ka tiešām šo estrādi piepilda un skanējums ir augstvērtīgs, bet jā, to izdzīvot var tikai, manuprāt, tikai tie, kas ir tajā kora dalībā, deju kolektīvā,
tikai tad. Pārējais ir, mēs varam tikai stāstīt, ka tur ir labi un tam būtu pastāvēt. Un tajā brīdī gribas teikt, varbūt pat nav būtiski, vai tas ir vai nav UNESCO mantojums, mēs to nesam kā latvieši, mēs to nesam kā savu vērtību, nedomājot, vai viņš ir ierakstīts, vai viņš būs, vai viņš nebūs. Man liekas, ka tas ir tas daudz būtiskākais. Bet pēc šiem svētkiem, protams, ka domājot par nākamajiem, man liekas, ka daudz būtiskāk ir kā jauniešiem iemācīt mīlēt dziesmu. Nu, tur man ir iekšējs satraukums, jā, bet tas droši vien ir tāpēc, ka pēc kaut kādā ziņā, pēc kulminācijas jābūt kaut kam, kas tev atgriež realitātei. Jā, par emocijām runājot droši vien, kā publikas emocijas, kuras noteikti atšķirās no dalībnieku emocijām, ir saistīts ar labu un iedvesmojušu saturu, es pieņemu, koncertā. Bet man ir cits viedoklis mazliet par to piedzīvošanu dziesmu svētku. Jo dziesmu svētkus piedzīvo ne tikai tas, kurš atrodas estrādē un dziedne, un ne tikai tas, kurš dejo. Dziesmu svētkus piedzīvo visa ģimene, jo es nezinu, vai ir iespējams Latvijas skolā mācīties no 1. līdz 12. klasei un nebūt kaut kādā saistībā ar dziesmu svētku, ar dziesmu, ar deju. Un katreiz, kad notiek lielie svētki, ir iespējams, es skrienu pa Siguldas takām, es neskrienu maratonu, es nepiedalos sacensībās, bet tā ir mana lieta. Un tieši tāpatās arī dziesma un dēja un folklora, tā ir mana lieta kaut kādā mērā, cik gudrs ir bijis skolotājs, kā viņš ir panācis to, lai tas mazais āķītis tam cilvēku bērnam aizķertos. Es esmu runājis ar bērniem, un mēs esam pārunājuši kaut kādas lietas, un viņiem ir savas emocijas. Un tieši tāpat ir ar senioru paudzi, kuri kādreiz ir dziedājuši un dejojuši. Viņiem arī dziesmu svētki ir svētki. Tā kā no abām pusēm tie ir svētki. Un, protams, ja vienreiz dzīvē ir būts, tajā lielajā, tad tas ir daudz vairāk, daudz spēcīgāk, bet arī pārējiem ir šī sasaiste. Tā kā nedrīkst tā teikt, tad jau nevajag arī skatītājus, un tad nevajag televīzijā to translēt, ja tas ir tikai piedzīvojums turklāt esot. Tad tomēr, ja mēs domājam par to plašo, ka tā ir tautas tradīcija un tautas svētki, vai mēs tā domājam, ka tiem varētu būt tautas svētki, tad ļoti svarīgi ir šie mazie tie pieskaršanās punkti, un varbūt stiprāk pieskaršanās punkti, lai tad beigās arī tie, kas tad kalna galā tur nonākuši, un tos mēs labāk redzam, tad tie ar visiem mums kopā dzied. Nu, šīs nedēļas laikā jau droši vien neviens nevar nepamanīt, ka Latvijā ir svētki. Jā, bet es te nedaudz upanēšu, kad ir, protams, skolas, es pats strādāšu, šobrīd, bet 2 gadus strādāju tehnikumā. Tātad ir, protams, iespēja arī iziet caur izglītības sistēmu un nepieskarties vai ļoti maz pieskarties šai lietai. Un tas ir, protams, apdraudējums. Par to būtu atsevišķi jārunā. Bet runājot par šīm 2 pozīcijām, kas drusciņ tā kā sadūrās, ja, es domāju, ka viņas atspoguļo tādas 2 dimensijas vai virzienus, kur dziesmu svētki varētu virzīties. Viena dimensija, tāda ģimeniskuma dimensija. Tas, manuprāt, es varbūt kļūdos, tas ir Igaunijas piemērs. Mēs tiešām sanākam, kā sanāk. Mēs uzdziedam savām ģimenēm, ja? Šeit centrā ir tā kora dziesma, ja? Un vai tas koncerts nedaudz nokavēsies, ievilksies, vai uzdīs lietus, ja? Tam nav īsti nozīmes. Mēs dziedam sev un saviem tuviniekiem. Tā ir viena koncepcija būtiska. Un otra koncepcija ir šis teatrālisms un virziens uz āru, lai mūsu dziesmu svētkus ievēro pasaulē, lai viņus rāda tikpat smuki kā Vīnes koncertu jaunajā gadā vai Šenbrunas pils koncertu, jā. Brīnišķīgs, protams, lietas, kur mūsu mākslinieki ar dažkārt uzstājās, jā. Jā. Lūk, man sauģu daudz, piemēram, Salzburgā. Skaisti, protams, tas ir, un kad to translē visā pasaulē. Tās ir 2 tādas atšķirīgi virzieni, kur varētu virzīties tālāk tie dziesmu svētki. Un ja tā ir šī teatralizācijas virziens, kad mēs ejam uz to, lai mūs pamana, jā, lai mēs maksimāli tur uzziedam, jā, tur ir lielāki ieguldījumi vajadzīgi, jā. Un tur vajadzīgs kaut kādas jaunas simbiozes formas, jo mēs tikko runājam pirms sarunas, kad mēs piedzīvojam laikmetu, kurā audiāli
vizuālā uztvere mazinās. Ja kaut kādos 70. 80. gados pagājušā gadsimta, tad ģitāra, Beatli un vispār radio un caur uztveri, caur ieklausīšanās un dziedāšana bija tāds, nu kā lai to saka, tāds kultūras varbūt tāds ļoti svarīgs moments. Tad mūsdienās tai vietā ir vizuālais un kustības elements. Ja? Tad cilvēki labprāt grib kaut ko skaistu redzēt, skrāšņu, labi izstrādātu un mazāk ieklausās tajā, kas skan. Ja, arī tajā varbūt a capella dziedāšanas brīnumā. Ja mēs ejam šajā teatralizācijas virzienā, tad mana vīzija ir, ka nākotnē šajos Dziesmu svētkos vajadzētu būt kaut kam, kas ir ļoti moderns. Vai tā būtu roka mūzika, kas skanētu arī no lielās estrādes. Kaut kāds cits muzikālie jaunievedumi, ja, kas varbūt drusku laustu Dziesmu svētku tradīciju, bet kas pievilktu vairāk šo jaunatni, ko Andis teica. Ja. Un tas nebūtu kaut kāds tāds moments, kā bija pirms dažiem Dziesmu svētkiem jauniešu koncerts, kurā praktiski dziedāja tikai tie slavenie rock vai pop dziedātāji, un koris vienkārši tēloja tā bekvokāli, piedziedāja to pašu meldiņu. Nē, bet korim kur būtu patstāvīga loma, jā, un kurš dziedātu varbūt ļoti maz šiem solistiem, jā, vai no tiem. Bet varbūt tas ir jaunatnes Dziesmu svētku satura. Varbūt, ka to jāizmēģina. Tas jau daļai ir izmēģināts, tas notiek, jā. Bet tas ir tāds izšķiršanās jautājums, atkal politikas, kultūras jautājums, kurā virzienā mēs vairāk virzamies. Jā. Tad es varbūt uzreiz šai sakarā pajautāju, kāda ir jūsu sajūta attiecībā uz koru atsevišķo koncertu šoreiz ar nosaukumu Tīrums? Es tajā iegrimu un jutos labi. Jā, vai šī ir lieta, kas ir jāsaglabā, jāturpina, jo šeit mēs atbrīvojam diezgan lielu laukumu noslēgumu koncertām, kurā tad var arī varbūt nodoties kaut kādiem eksperimentiem vai kuros meklēt jaunus risinājumus, ja tādi ir vajadzīgi. Nē, skaidrs, ka šis koncerts bija spēcīgāks kaut kur, vismaz no mana viedokļa. Kaut kāds oriģinālāks arī no tās scenogrāfijas un teatralizācijas viedokļa. Tas varētu būt, bet man jau liekas, ka šis Tīrums bija tas pirmais, ko apstiprināja un par ko bija kaut kāda tur konkurss. Jā. Es saprotu, ka tas noslēguma koncerts tā kā vēlāk veidojās, ja neizkļūdos. Noslēguma koncerta ideja viņu veidot kā tādu starpnozaru. Jā, ja mēs virzamies tajā virzienā. Un visu nozaru iesaistīt, jo te jau arī ir Covids pie vainas bijis, jo mazliet jau laika ierobežojumi, pat mazliet, viņi bija diezgan lieli. Jā, abi koncerti kopā, protams, nenormālu slogu uzliek dziedātājiem. Nevar tās dziesmas tik labi iemācīties, un tā visa tā nedēļa ir ļoti grūti mēģinājumi. Es pats to knapi izturēju. Ja? Bet ja mēs ejam, ka tas viens ir tāds kā kora koncerts, un otrs ir kaut kāds mākslas sintēzes koncerts, tad man jau liekas, ka nākošā pakāpe šajā virzienā ir tas, ka kori dosies uz deju stadionu, un tur mums būs tribīnes, un mēs uztaisīsim tādu pilnīgi teatralizētu un milzīgu uzvedumu, kur savienosies dēja ar mūziku, un varbūt ar kaut kādu vizālo lietu, jo atcerieties, ka viss pamatā ir kustība. Starp citu arī tīri vēsturiski vārdiņš horus, ja, tas ir dejotājs. Un tajā pašā laikā no šī vārda nāca ir vārds koris, jo tajā Dionīskas svētku mistērijā, kur teikt, viss sākās senajā Grieķijā. Tur bija tas deju aplis, ja, kurā tad reize, kas atradās orķestrā, horus, ja, kas bija gan acīm redzot dejotāji, gan dziedātāji. Ja. Un tā bija tāda mistērija, kurā pievienojās vēl, protams, dažādi citi momenti. Tad koris un deja sākumā ir bijuši diezgan saistīti, ir vēsturiski saistīti. Divi piemēri, Lec saulīt un dziesmu dejo deja skan. Jā, un tā tālāk, jā, bet tur vēl var nākt kaut kas cits moments. Es domāju, tieši šie lielie iespējas ar lāzeršoviem, kino elementiem un dažādiem citiem. Jo, redziet, visas trīs lietas saistītas ar kustību. Deja tā ir ķermeņa kustība, dziesma vai mūzika tā ir balss kustība, skaņu kustība. Un kino, jā, vai teātris tā ir darbības kustība, ja, tā ir arī vizuāli, redzes, mēs skatāmies, uz kurien tad virzās viss tā darbība, ja. Bet jautājums, kur tā kustība dodas?
kāds ir šo kustību galvenais mērķis. Jā. Nu jā, tad šeit tas mūsu modelis atšķirībā no mūsu kaimiņu modeļa droši vien ir vairāk vērsts uz attīstību un novitātiem, jo ja mēs dodamies ģimeniskumu virzienā, tad mēs tā kā tādā labā kompānijā kaut kur Vācijā kādā vīru koru sajietā varam pasēdēt pie alus un padziedāt viens un tās pašas dziesmas. Varbūt, ka mūsu mērķi ir mazliet citi. Bet par tīrumu, Andi, tīrumam būtu turpmāk, par lielu slodzi, par mazu slodzi? Nu, es teiktu, ka tīrumam būs būt, jo es to skatītos tiešām varbūt kā no dziedātāja viedokļa saistībā ar noslēgumu koncertu. Un, ja mēs tomēr tejam nākamajos svētkos, kā jau te Andrejs teica par to, ka noslēguma koncerts ir tāda kā simbioze, kas vēlams nebūtu 6 stundu gara. Tad tas arī būtu tā atslēga, kāpēc kora koncertam ir jābūt. Jo tā būtu tiešām tā, kur, gribētu teikt, varbūt dziedātāja dvēsele gavelē, jo tas ir koncerts tieši šai nozarei. Un noslēguma koncerts, jā, droši vien, ka arī iesaistot dejotājus, pūteju orķestrus, un varbūt, bet viņi jau konceptuāli no paša sākuma tādu veidot kā svētku simbiozi. Jautājums vienmēr ir, vai ja mēs tā paskatāmies, un ka tas visticamākais būtu meža parks, tad ir jautājums, kā savienot visus dziedātājus, visus dejotājus, jo, ja kādu atstāsim aiz borta, nākošos rakstus Andrejs rakstīs, kāpēc atstājāt dejotājus aiz borta. Ja? Tā kā šeit ir gana precīzi jāsaprot, ko tas nes līdzi, kurus tad mēs aicināsim, kurus neaicināsim. Un tad, protams, tas ir atkal saistīts ar deju kolektīvu noslodzi vai plānotiem koncertiem, jo, protams, ka brīdī, kad viņiem ir koncerts, viņi nevar būt šeit. Vai ļaut vai rosināt, kuri dejotāji tad dejos šeit un kuri dejos Daugavas stadionā. Neesmu pārliecināts, ka viena vai otra nozara to atbalstītu. Tā kā es domāju, bet, protams, ja šādi skatītos uz noslēguma koncertu, tad arī tā domāšana visticamākais būtu jāliek pilnīgi savādāk. Varbūt tāda, no šodienas aspekta varbūt tāda vienkārši neierasta, es teiktu. Jā, varbūt vienā brīdī tie ir kori, pūteju orķestra deju kolektīvs, varbūt ir pūteju orķestra un deju kolektīvs, varbūt, tas ir tāds, bet mēs, protams, zinām to, ka katra, es teikšu, kolektīvu pārvietošanās, ko arī pierādīja šie svētki, tas ir laiks, un tad jāsaprot, kā viņu aizpildīt tā, lai arī tiem pašiem skatītājiem tas būtu saistoši vai dziedātājiem. Jā, bet man jau liekas, ka šajos svētkos tā pārvietošanās problēma vairs nav tik liela, jo pirmkārt mums ir jauna skatuve ar uzejām, noejām, un tās pārvietošanās jau nosacīti nebija tik daudz. Es vairāk domāju to, ka, piemēram, ja mēs iedomājamies kādu, jo arī, ja dziedātāji visu šo koncertu laiku stāv aizņem dziedātāju podestus, tad vieta dejotājiem ir laukums, kas visticamākais ieies pirmajā rindas sektora, vai kā viņi tagad, tad tas nozīmē, ka būtu jau daudz lielāka vieta jāatvēl dejotājiem. Droši vien mēs tagad varbūt vairāk iejaucamies sfērā, ko vajadzētu droši vien režisoram, scenogrāfam risināt, bet jautājums jau šeit varbūt arī ir par to, ko Andrejs jau teica par šo nedēļas paplašināšanu. Varbūt, ka tas nav tik ambiciozs mēnesis, bet ir tās, piemēram, kaut vai ir 10 dienas, tad noteikti, kad mēs drusciņi izkliedētu pasākums, un varbūt, ka tad šie dalībnieki spētu pabaudīt to, kas vispār šajā nedēļā notiek. Ir viena norise dziesmu svētkos, kurā ir iesaistīti pilnīgi visi dalībnieki, kā Andis teica, dejotāji, dziedātāji, pūtēju orķestri, un tas ir gājiens, un tā jau ir tradīcija, un no pirmajiem dziesmu svētkiem tā jau ir tradīcija. Un es redzu tur daudz vēl iespēju tajā, kā dziesmu svētku gājienu, dziesmu deju svētku gājienu paplašināt, kāpēc, piemēram, ir jāaiziet līdz kādam punktam un gājiens noslēdzās. Kāpēc tajā gala punktā nonākot, nevis gaidīt vakaru, un to šobrīd jau dalībnieki gaida, jo tas ir ļoti forši, tas dalībnieku koncerts un tā sajūtas visas, bet tur sadancoties, sadziedāties, apdziedāties. Es uztaisīju mazu revolūciju skoljaunatnes dziesmu un deju svētkos, saliekot 2 plūsmās gājienu, tieši tāpēc,
lai skolēni, lai viņiem nebūtu tas garais laika posms jāpavada, lai tas būtu kompakti, bet tā ideja bija tāda, un varbūt ne visas idejas jau ir šobrīd norealizējušās, un pandēmija vispār nenorealizējās, bet bija plāns, ka šīs plūsmas abas arī satiekās, un tur notiek šī satikšanās prieks starp dziedātājiem un dejotājiem. Tā augstākā meistarībā ir, ka vēl viņas krustotos un vēl kādā veidā savītos kā bīze, bet es redzu šajā norisē lielas perspektīvas tajā, lai varētu visi justies kā viens, arī klātienē. Arī tādās mazākās grupās, kā es teicu, kolektīvs ar kolektīvu, vai kāds viens novads ar otru novadu. Gājiens, protams, ir sava veida kulminācija, jo arī tāda politiska manifestācija, ka Rīgā ienāk, un viņi ir absolūti latviska un dziedoša. Te varētu arī mainīt gājiena virzienus, jo mēs parasti ejam tā kā ārā no pilsētas. Ja? Saprotams, ka mēs ejam uz to sadziedāšanās vietu. Ja? Ļoti pozitīvi tas, ka pēc pēdējos vairākos dziesmu svētkos, ka pēc gājiena nav šis pēdējais noslēguma koncerts, ka gājiens ir tā kā sākumā visas nedēļas. Ja? Bet varētu pavēnīt virzienu. Mēs varētu virzīties, teiksim, no malām uz centru, uz pieminekli. Jā. Tādēļ dzīvē tas ir bijis. Jā, jo tā kā tie dziesmētki kā ienāk, varbūt, ka viņi varētu nākt pa vairākām ielām, un līdz ar to tas nebūtu tik gari un tik ilgstoši tiem cilvēkiem, kas tur piedalās šajā gājienā. Jā, mums ir vairākas tēmas vēl, bet viena tāda varbūt ar skatu nākotnē, pēc jūsu domām, kas mums būtu jādara, lai dziesmu svētki vēl pēc 150 gadiem būtu? Labi, lūdzu. Jā, protams, tā ir izglītība. Jā. Tu nekā nevar darīt. Tā ir skola. Un tas tāds, faktiski tāds ļoti globāls jautājums, jo, redziet, tā jomu daudzveidība, kādā ir sazarojusies cilvēku dzīve, prasa diezgan augstu kompetenci un koncentrāciju uz to darbu, ko tu dari. Ja? Un tas jautājums, ko es parasti skolēni uzdod skolotājiem, kā man tas ir vajadzīgs? Priekšām tas vajadzīgs. Es būšu jurists, kāpēc man vajadzīga mūzika? Vai es būšu, teiksim, inženieris, kāpēc tam man kaut kāda literatūra lietas lasīt? Ja? Un tā nav tikai tāda skolēna bravūra, bet tā ir arī faktiski izglītības politikas domāšanas virziens. Jo, ja mēs sakām, ka cilvēkam jābūt kompetentam, ir pilnīgi skaidrs, ka viņš nevar būt kompetents visās jomās. Jā, mēs vairāk vai mazāk virzām viņu šaurākā specializācijā. Un tad jautājums, kā pamatot, kā ieinteresēt tajā izglītības daudzpusībā un daudzveidībā. Ja? Kā šo otro jurists mācīsies mūziku, būsi ļoti labs jurists. Jā, bet šis pamatojums viņus kaut kā mazāk dzird, jā. Jā, jo šeit ir tā galvenā pretruna, kāda ir izglītības mērķi, ja, un kā savienot šīs divas vajadzības pēc, saprotams, augstas profesionalitātes kaut kādā vienā virzienā kompetences un šīs cilvēku daudzpusības un cilvēcības komponents no otras puses, jo viens tāds amerikāņu pētnieks, psiholoģijas pētnieks no Harvardas universitātes, Tals Ben-Shahar, saka, ka viņš ir pētījis cilvēku smadzeņu struktūru un centrs, kas pēc psihologa domām atbild par līdzcietību, samazinās. Man tāda hipotēze ir, varbūt viņš samazinās tieši tādēļ, ka mēs esam pārāk specializēti, kad cilvēkam principā trūkst šīs humanitārās, vērtību izglītības, mākslinieckās izglītības dimensijas, ka viņas ir par maz, ka mēs nemācam empātiju, iedzīvoties citā tēlā, literatūras tēlā, pārdzīvot teātrī uz skatuves varoņu ciešanas. Ja? Līdz ar to mēs zaudējam cilvēcību, mēs robotizējam daļēji šos cilvēkus. Ja? Tā ir tāda globāla izglītības problēma, un kā viņas risināt, varbūt profesionāļi var vēl pakomentēt šo. Jā, vispirms es atgriezīšos pie tās tēzes, ka jāmāk paskaidrot skolēnam, kāpēc viņiem ir jādzied. Un šobrīd jau skolēni ir ļoti pielāgojušies jaunai situācijai, un tas ir tas, kāpēc arī šis kompetenci izglītības projekts kā tāds notika, lai mainītu domāšanu izglītībā, lai mainītu pašu procesu, un es arī strādāju vispār izglītojošā skolā, un tieši tā,
Skolēni pasaka, kāpēc tas man ir jādara? Viņi ir gudri. Viņi saprot, ka ir stunda, ir tēma, ir sasniedzamais rezultāts, un viņi māk paprasīt, kāpēc tas man ir jādara. Un man kā skolotāja vai kā teātramākslas skolotāja ir jāizskaidro, kāpēc tas jāzina, kāpēc viņiem jāvingrinās tās lietas. Un tās ir tās sarunas, kas skolēnam dod motivāciju darīt kaut ko. Un tas ir visos mācību priekšmetos, un uz to mēs ejam, ka skolēns sapratīs, kāpēc viņš to dara. Nevis vienkārši tāpēc, ka tev tas ir jādara, bet kāpēc to dara. Un man šķiet, tajā, ko es dzirdēju, ka virziens ir tāds un virziens ir uzsākts, un par to maz runā, tāpēc, ka mēs par maz runājam no skolotāja viedokļa, kas ir tas, kas skolotājiem vēl pietrūkst, lai viņš varētu būt mūsdienīgs skolotājs. Jo nezinu, kāpēc viss atdurās pret finansējumu. Pret algu, pret finansējumu. Un tas arī ir daļējs čērslis tajā, kāpēc, kā Andis teica, vidusskolās ir maz jauniešu koru, tie, kas ir, tie ir uz urrā, jo viņi ir iedvesmojuši diriģenti, kāpēc ir, tur ir tās naudas lietas, cik maksās skolas kora diriģentam un cik maksā pašvaldībā kultūras iestādē diriģentam. Šī lielā šķirba, milzīgā bedra pa vidu, kāda tā ir, tas ir tikai tā viena lieta, bet tā otra lieta ir, ka mēs ejam uz apzinātību procesā. Un domājot par tiem 150 gadiem uz priekšu, es redzu tādas labas lietas, kas notiek. Labas lietas, kas notiek pie mums šeit Latvijā, un tās vajadzētu arvien vairāk popularizēt un iedvesmot. Piemēram, tā viena ļoti labā lieta, lai dziesmu svētku tradīcija turpinātos, ir jau vairāk kā 10 gadus Kultūras akadēmija organizē Latvijas kultūras kanonu konkursu vidusskolām, komandām. Es esmu vairākus gadus bijusi arī šajā žūrijā un iesaistīt šajā procesā, un es redzu, kas tur notiek ar skolēniem. Kā viņi tiek mudināti pārradīt tās kultūras kanonu vērtības kādā no mūsdienīgiem mākslas kultūras veidiem. Piemēram, pagājušā gada konkurss bija par pretstāvi mākslā un kā kultūras kanonā tas atspoguļots un kādu pretstāvi šajā vidē ir mākslinieciskiem no šī artefakta ietekmēti, iedvesmoti, skolēni var veidot savā vidē. Un tas, ko skolēni bija izdarījuši, akcijas, performances, video spēles, kā viņi bija pārradījuši šos kultūras faktus, tas mani deva tādu pārliecību, ka jā, to visu var izdarīt. Un es domāju, ka neizmantotie resursi tieši tie gudrie prāti un viedie ļaudis, kas ir augstskolās, kas ir jau ar pieredzi, un kuriem katram savā veidā ir jānāk palīgā, līdzīgi kā to dara Anda Laķa un Latvijas kultūras kanonu konkurss, kā viņi katru savā jomā rušina to zemi. Un tam skolēnam, tam jaunietim ir nepieciešams aizdegties un just, ka tas ir šobrīd mūsdienīgi, un izprast, ka kaut kas saglabāties var tikai tad, ja to pārrada, ja to pret to izturās ar cieņu, un ja rada to jauno izpausmi. Tā bija tā lielā diskusija arī par tradīciju kopumā, kas tradīcija ir muzeja vērtība vai tradīcija ir dzīvā vērtība. Tā kā es to 150 gadus uz priekšu redzu, ja tradīcijā būs iesaistīti aizrautīgi cilvēki, un katrs savā tiešajā jomā, ja viņiem nebūs aplausti spārni, tad viņi atradīs veidu, kā arvien no jauna pārradīt tradīciju, un tad tā turpināsies. Jā, es jau varētu arī drusciņu paturpināt tas, ko Andrejs teica, bet tam tomēr visam pamatā ir izglītība, un man liekas, ka tas tāds valsts izglītības politikas jautājums ir. Bērns taču kaut kādā vecumā neizdara izvēles. Viņam ir jāmācās matemātika. Viņš neprasa, kāpēc man tas ir vajadzīgs. Ir jābūt situācija, kad bērns neprasa
un viņam nav iespēja izvēlēties, bet mūzika un kultūras joma ir nostiprināta izglītības programmā tā, ka viņa vienkārši ir obligāta. Bet viņa arī ir obligāta. Jā, bet viņa dziedāšana vispārējais lietas ir ļoti nepietiekošā daudzumā un nepietiekošā stundu skaitā. Kāpēc tev tāds priekšstats, ka nepietiekošā daudzumā? Nu, bet, ja mēs paskatāmies, kas notiek mums kaut ar tās pretrunas starp interesi izglītību un visām dziedāšanas lietām, nu, taču zēnu kori, kur mums viņi paliek, mums faktiski nav, mums pārmantojamība, tā, ir zēnu kori, problēma, bet viņi iet mazumā. Iet mazumā daudzu organizatorisku apsvērumu dēļ, un tajā lielajā plaisā, ko es stāstīju, kā tiek finansēti diriģenti skolā. Tas nav saistīts ar to, ka skolotāji to nevarētu darīt. Labs profesionāls skolotājs skolēnā rada interesi par mūziku, bet, kā mēs to noskaidrojām, tad arī mūzikas akadēmija sagatavo vai nu mūzikas pedagogus, vai nu kordiriģentus. Vienu vai otru. Līdz ar to šis mūzikas pedagogs nejūtās droši būt kordiriģents. Nē, bet mūzikas pedagogu izglītība mūzikas akadēmijā nodrošina viņam absolūti diriģēšanas kvalifikāciju, jo viņi mācās diriģēšanas priekšmetu pie diriģēšanas katedras profesoriem un pasniedzējiem. Es domāju, ka šo varētu vēl tālāk attīstīt, bet vai tas būtu mūsu šodienas jautājums? Jo mēs reāli esam ar skolotājiem runājuši. Mūs interesē tā pēctecība. Jā, mēs to esam daudz pārunājuši. Ir kaut kādi tādi žodziņi, kuriem nekādīgi netiek pāri, un skolotāji baidās vadīt tos korus. Tāpēc, ka viņi nejūtās tik droši. Un otrādāk, kordiriģents ieejot mūzikas stundā, parastajā mūzikas stundā, viņam trūkst mazliet tās kompetences, kas viņam būtu nepieciešams, lai viņš papildus vēl izglītību dabūtu klāt. Ko es ar to gribu teikt? Ka mūsu izšķirošais skolotājiem, lai tas būtu iedvesmojušs skolotājs un profesionāls skolotājs, ir profesionālā pilnveida. Nevar augstskolu sagatavot uzreiz gatavu, un tā tu visu mūžu ar to arī var staigāt. Un ja nebūs tas finansējums pietiekoši profesionālai pilnveidei, un ja nebūs skolotājiem iespēja nevis par savu naudu, bet par valsts finansējumu visu laiku izglītoties, pilnveidoties, tad tas arī pie tā arī apstājas. 5-9 tev būs tikai meitenes skori, jo ir tik maz stundu, ka puikas nevar ņemt, jo viņi nemāk uzvesties, un tu nevar sagatavot dziesmu svētku repertuāru, jo tev vienkārši nav laika tam. Ja, te ir vairākas tādas lietas. Viena lieta ir tā skolotāja sagatavošanas lieta, jo vienbrīd bija tā situācija mūzikas akadēmijā, kad deva šo pilnīgo metodisko izglītību arī diriģentiem. Bet, diemžēl, šobrīd tas tā nav. Tā kā šī problēma ir noteikti arī diezgan svarīga. Ja. Otra lieta ir par to iedvesmojošo un reflektējošo, jeb racionālo skaidrojumu, kāpēc te ir vajadzīga mūzika vai literatūra un tam līdzīgi. Ja. Lieta tā, ka ar racionāliem argumentiem parasti to aizrautību mēs nevaram pilnībā nodrošināt, teiksim tā. Viņi ir vajadzīgi. Ir vajadzīgs tam skolotājiem saprast un spēt paskaidrot bērnam, ko viņš no tā gūs, bet tas nebūs tas izšķirošais. Ja? Jo vienmēr racionāliem argumentiem var atrast racionāls argumentus. Izšķirošais ir pieskāriens. Tas, ja tas skolēns būs saskāries pietiekoši agrā vecumā ar mūziku, literatūru, teātru un tā tālāk, tad viņš izjutīs baudu no tā, ja viņš izjutīs kaut kādu iedvesmu no tā procesa, tad viņš arī turpinās to darīt. Ja? Izšķirošais šis pieskārienu moments. Un te es piekritīšu Klišāna kungam, ka tas, kad skolēns to pieskārienu izjūt pamatskolā un iespējams arī vidusskolā turpina izjust, ja? Tas lielā mērā tomēr ir šo te tīri formālo prasību jautājums. Ja? Jo, ja tā stunda nenotiek, vai viņi ir ļoti maz, vai tas skolotājs ir neprofesionāls, tas pieskāriens vienkārši nenotiek. Un pēc tam jau to atgūt ļoti grūti un motivēt skolēni jau kaut kādā tehnikumā vai augstskolā nāc un dziedi vai nāc un dejo. Ja? Tā kā bet mēs nedaudz novizējāmies no tā dziesmu svētku fenomena. Te ir vēl viena tāda lieta, tas ir skolēnu un vispārējo dziesmu svētku saistība, kaut kāda korelācija, tur apvienošana, neapvienošana. Jā. Es nesaku, ka noteikti jāapvieno, jo skolēnu dziesmu svētki ir ļoti svarīgs tāds, tomēr veids, kurā ļoti daudz bērnu var kopā
dziedāt, un kaut kādā mērā iespējams, ka to var savienot kaut kādos lokālos dziesmu svētkos arī ar pieaugušo koru kustību, jā. Un te ir nākošais jautājums, pie kā mēs esam nonākuši, es nezinu, es varbūt Andis nepaspēja izteikt. Jā, ja tiks par iepriekšējo, tad es nebūtu tik optimistisks, kā Inga teica. Jo manā ieskatā jau mēs ejam kaut kur uz slikto pusi jau vairākus gadus. Kaut vai, ja mēs skatāmies pamatizglītības standartā, kur bija viens brīdis, kad arī mūzikas stundu skaitu gribēja samazināt arī no 2 uz 1, kur nācās iet un par to runāt. Jā, var jau teikt, ka varbūt to pašu var apgūt ne 2 stundās, bet 1 stundā, bet tomēr mēs to redzam vidusskolas programmās, kurās mūzika vairs nav kā obligāts priekšmets. Līdz ar to, tas bija tas, ko es varbūt pirms tam teicu, ka mani rada bažas par to, ka zēni, ja es tā teiktu, vīru koris vai jauktais koris, viņi savu dziedāšanu beidz 6. klasē apmēram. Un pēc tam, jo, protams, Inga jau to arī apliecināja, ka pedagogi iespējams nav gatavi ar tiem zēniem strādāt 8. 9. klasē, līdz ar to ir ērti skolā kaut kādā ziņā veidot 5, 6 kori, 5, 8, 5, 9, 5, 12 kori, kas ir tikai meitenes un ļoti, protams, apsveicami, bet tas kopumā, ja ir ļauts strādāt ar to, ko es vēlos, un nestrādāt varbūt, kas man kādā brīdī ir, es teikšu, būt apgrūtinājums, tad, protams, to arī izvēlās pedagogi. Protams, tas ir algas jautājums, bet un šajā gadījumā sanāk tā, ka šie zēni, viņi arī vidusskolā nedzied. Un, ja viņi nedzied vidusskolā, kāpēc viņam iet augstskolā vai viņi to nav piedzīvojuši? Un pats trakākais, manuprāt, ka ir tas, ka bērni nepiedzīvo kori. Es teikšu tā, ka nepiedzīvo kori. Var teikt, jā, vai tas ir vajadzīgs visiem, vai tas nav vajadzīgs, vai jātaisa, teiksim, pirmā līmeņa un otrā, tā teikt, sadalot šo te, kuri labāki, kuri viens kors, kurā dzied visu, un tad ir kāda izlase. Tas iespējams ir katrā skolā savādāk, katrā pašvaldībā savādāk. Bet ja es redzu, ka vidusskolās nav šāds kolektīvs, un tas jau ir, protams, ka šajā brīdī tas varbūt pat nav jautājums par pamatizglītības programmu. Tas jautājums par to, ka interešu izglītības programmas skola var īstenot, var neīstenot. Un tad viņi neīsteno šīs programmas, kas attiecās, piemēram, bet droši vien tas nav šodienas jautājums, bet tas ir būtisks, jo pretējā gadījumā šie te jaunieši, un es tiešām gribu teikt tieši par puikām, par vīriem, ja viņi to nepiedzīvo, tad ir ļoti grūti izprast, kādēļ, lai viņš pēc 6. klases, un tad ir jau pirmais, es teikšu, augstskolas 1. kursā ir vismaz 6 gadi, kurā viņš nav, viņš pats pat, jā, jo tomēr balss ir jātrenē, mēs zinām, tomēr tas ir gana saistīts. Jā, es vēl tikai iestarpināšu to, ka viss ir atkarīgs no cilvēka, kas ir konkrētai iestādei galva. Un ja galvai patīk sports, visi sporto. Ja galvai patīk dziedāt vai dejot, visi varbūt dejo un ir koris un ir deju kolektīvs, bet nedrīkst, man liekas, ka nav pareizi, ka ir tāda situācija, ka tu vari izvēlēties un ka tas nav nostiprināts tā, ka tam vienkārši ir jābūt, nevis tas vai var būt, vai var nebūt. Tā, es paskaidrošu lietas. Pirmkārt, tajā skolā, kurā es strādāju, vispār izglītojošā skolā, 5-9 koris, viņš pat nav 5-9, viņš kaut kā mazliet mazāk savus skaitu, vai 5-8, ir puikas dziedošie, ir puikas, mans brāļdāls tā skaitā, bet viņš arī mūzikas skolā iet. Un tā sarežģītība, kāpēc skolotāji to nedara, jūs iedomājaties, ka tie bērni ir atlasīti un ir liela skola, un tas koris, lai viņš varētu mēģināt, lai varētu nodarbības, tajā ir vismaz 60 skolēnu. Mēs zinām, ka pēc normatīviem uz 10 skolēniem ir jābūt vienam skolotājiem, ja kāds process notiek ārpus mācību stundas. Mācību stundā tas optimālais ir 24 skolēni, minimums laikam bija 8 skolēni, maksimālās klases mēs raudam 30 skolēnu klasē, es kā skolotāji nevaru strādāt. Tā diriģente šobrīd pēc normatīviem, tas ir vienīgais, ko var izdarīt, ir 1 pret 60 skolēniem, kur ir dažādi motivēti bērni, bet viņam tā balss ir.
viņš varētu dziedāt. Un es redzēju, kā skolotāji tur, kā viņa tās septembra pirmajās dienās pārbauda tās balsis un mēģina viņu atbalstīt un teikt, ka tu vari dziedāt. Man iznāca tāpēc, ka mans suns ir tieši pēc tam tajā zālē, kur notiek šīs kora nodarbības, kora stundas. Un viņai ir tikai labākā gadījumā, ja vēl ir kāds, kas pavada koncertmeistars, sliktā gadījumā ir viņa viena pati. Un tie normatīvi nenosaka to, ka tur jābūt 3 skolotājiem, kas varētu strādāt ar katru balsi atsevišķi, vai vēl kādā citā veidā, tīri organizatoriski. Protams, ka skolotāja, viņa pasaka, es to nevaru izdarīt. Un tikai tās, kas ir varonīgas, to izdara. Un arī kāda skola ir. Ja tā skola ir tāda, kurā ir ļoti dažāda spektra bērni, un šobrīd arvien vairāk ir skolēni dažādām mācīšanās grūtībām, kur atsevišķas programmas, kur saka, tam lēnāk, tam to, tad viens skolotājs ar 60 skolēniem nevar tikt galā. Man šķiet, ka tās ir viens tāds būtisks aspekts, ko vajadzētu cīnīties mūzikas skolotājiem, lai varētu pierādīt, ka kora stundā ir jābūt atalgotiem vairākiem skolotājiem. Starp citu, lai citas dīvaini nebūtu, ka tieši vispār izglītojošo skolu mūzikas skolotāju asociācija ir visstiprākā un visprofesionālākā starp visiem mācību priekšmetiem, kas arī pati darbojas un pati arī ļoti daudz attīst un balsta viens otru. Bet es nezinu, kādai palīdzībai būtu jānāk un no kādām institūcijām. Šis būtu jautājums, kas atrisinātu tīri organizatoriski to, ka vairāk skolotāju varētu būt ar šiem skolēniem, tad tas koris arī būtu, ja nebūtu vienai skolotājai jādarbojas. Andi, tev varbūt nebija kaut kas? Es tā skatījos, ka tu es, protams, ka daļai piekrītu, bet es tāpat laikā teiktu, ka tam ir jābūt tomēr kā obligātai lietai, jo man liekas, ka normatīvos aktus var sakārtot tā, kā ir nepieciešams, jo arī sportā mēs ļoti labi zinām, saliek 2 klases kopā un sporto 60 ar 1 sporta skolotāju. Tā kā es nepie tiem normatīviem, es vairāk, bet tas, ka šis būtu, gribās teikt, vesels domnīcas vai ideju darbnīcas vērts, jo ja to mēs nesakārtosim, tad tā situācija būs ar vien trakāka un mēs jau varam teikt, kur ir mūsu vīru kori, kur ir mūsu jauktie kori. Un tas nav, es negribētu, lai to uztver tā kā jūs vainīgi, jo bieži vien ir tā, ka jūs tur mazākos tagad, kāpēc jūs viņus Tas nav tas ir kopēji risināms jautājums. Jā, droši vien diskusijā ar tiem skolotājiem, kuri strādā, kurā brīdī tas ir, varbūt, ka tas ir, ņemot vērā, ka ir arī kori, tad uz to sākumu, jo tas ir arī ieguldījums, es teikšu arī, es iedomājos man kā kuldīgā, man tas ir gana būtiski, iespējams, ka man ir tajā brīdī jāiet palīgā skolas kora vadītājai un jāiet palīgā kaut vai balsis noklausīties, lai saprastu, jārod kaut kāds risinājums, jo es jau saprotu, ka pēc brīža arī man nebūs korī, kas dzied. Ļoti elementāri, te ir tā simbioze starp skolēnu un vispār. Andrejs jau tur ilgi gaida. Es vēl vienu atbildi, ko es nepagūvu pateikt, ko es izdomāju, ko es pateikšu atpakaļ par tām vidusskolām. Par tām vidusskolām mums ir obligāta pamatizglītība mūsu valstī. Un mēs šobrīd ejam uz to, ka 50% no tiem skolēniem, kas beidz pamatizglītību, dodās profesionālā izglītībā un 50 dodās vispārējā izglītībā ar domu, ka tie, kas dodās vispārējā izglītībā, mērķē tālāk savu akadēmisko karjeru un tālāk augstskolās un jau ļoti mērķēti, kādā dzīves jomā viņi darbojās. Līdz ar to saprast, ka obligāts koris vidusskolā, tad ir jāsaprot gan profesionālās vidējās izglītības iestādes, gan vispārējās vidējās izglītības iestādes, bet tas ir ļoti sarežģīti no tās mūsu domāšanas skatu punkta, ka šobrīd tas mazais, kas saucās tie pamatkursi vai obligātā lieta, jau ir tik minimāli vispārējā izglītībā, jo
jo mēs ejam uz to principu, kā tas ir daudz viet citā pasaulē, ka, ja tu domā par tālāko karjeru augstskolā, tad tu padziļināti arī kādu mācību priekšmetu apgūsti jau pirms došanās uz augstskolu. Šobrīd šī pāreja notiek, arī augstskolas mazliet samulsuši no tā ir, kur pretī profesionālās skolās šobrīd jau ir profesionālie kursi, ir tas pamatkurs, obligātais vidējās izglītības pamatkurs, kas ir matemātika, valodas, dabazinātņu bloks, vēstures, sociālo zinātņu bloks un tā tālāk. Ka es uzskatu, ka vidējā izglītībā, ja ir iespēja, tad šobrīd jau skolas to var izmantot, jo ir specializētais kurs, piedāvāt specializētais kurs kolektīvā muzicēšana, kur var piedalīties ik viens skolēns, kaut vai visas klases. Tas ir kā to nokomplektē, kādi ir mācību spēki, un ka tad, ja mēs domājam koris vidusskolā, tad tā ir, kā tu teici, vēl viena domnīca, koris vidējā izglītībā, nevis vidusskolā. Bet tagad Andrejam kārta. Jā, risinājums ir vienkārši. Skolotāji palīgi ir parasta lieta normālās Eiropas valstīs, arī korī. Manai mazmeitai tā ir, ja? Un tas ir vienkārši jautājums par izglītības politiku, vai mēs gribam to vai negribam. Bet mums ir jāgrib, tas ir visos priekšmetos tas pats. Ja mēs liekam lielās klases tagad, slēdzam mazās skoliņas, liekam lielajās skolās klases, tad ar 30 cilvēkiem nevar nevienā priekšmetā strādāt viens cilvēks, var jābūt vismaz 2. Tas ir izcinājums jautājums. Protams, ar naudu saistīts jautājums. Otra lieta ir stundu plānošanas lietas, un te tomēr pašā sākumā projekta uzstādījumā bija dažādas kļūdas, piemēram, stundu organizācija 3 gadu griezumā, teiksim. Tu vari mācīt 1 gadu tikai matemātiku, 2. piemēram literatūru, tā tālāk muzikā, tas neiet cauri, fizkultūrā tas neiet cauri, mums ir vajadzīgi treniņi ir vajadzīgi cauri visam, katru nedēļu, jo cilvēki tam nav jēgas, neskaidrosim, neiedziļināsimies profesionālās detaļās. Ja? Un trešā lieta ir tā, par ko es jau pašā sākumā teicu, uz kurien mēs ejam. Cik lielā mērā mēs varam sabalansēt šo sauro specializāciju, ka skolēns jau no paša sākuma tiek ievirzīts kaut kādā vienā virzienā. Un tad jautājums, vai viņš tālāk varēs pārlikt uz kaut kādu citu virzienu, vai mēs dodam tik plašu to izglītību, kad tās pārējas iespējas ir vairākās vietās. Ja? Un tas ir atkal politisks izšķiršanās jautājums. Tā ir skaitā par vidusskolu. Jā. Jo, ja redziet, te ir problēma iekš tā, kad tas nākotnes cilvēks, viņš nezina, vai viņam tā izglītība, kurā viņš ir specializējies, vispār būs derīga, vai tā profesija, kurā viņš ir iegājis, viņam būs pēc 10, 20 gadiem datori mainās, viss mainās. Tā, ja. Tad jautājums ir, kas ir tā bāzes izglītība, kur saņem tomēr visi. Jo tā sistēma, kas kādreiz darbojās, ka tu esi vienā virzienā profesionāls, esi saņēmis, un tagad tu līdz mūžu vakaram būs ar to apmierināts, tā nestrādā. Tad te tas jautājums par to vispusīgumu un daudzpusīgumu, ja, kā mēs to iedodam vidējā izglītībā, vai tā kursu sistēma, kur ir drusku specializētie, optimālie un visoptimālākie, vai viņi nav pa sarežģīti, ja, vidusskolā, ja, kas tomēr virza vairāk vai mazāk šīs šaurās specializācijas virzienā, vai nevajadzētu kaut kā citādāk to visu organizēt. Ja. Mēs varētu parunāt par vienu tēmu, bet ne pārāk garu, jo arī mūsu raidījuma laiks tuvojas noslēgumam. Ko jūs sakat par saukšu tos tā, par lielo dziesmu svētku un skolēnu jaunatnes dziesmu svētku organizatorisko struktūru palikt zem viena jumta, lai mums ir viens organizators abiem svētkiem. Bet ne satura, protams. Un, protams, neizjaucot svētku ciklu. Šaubām. Tu pats teici 3 argumentus jau, kāpēc neizjaucot to, neizdarot to. Kur tur pretruna? Pretruna ir tajā, ka mēs runājam par dziesmu svētku procesu un dziesmu svētkiem, kas to vienu nedēļu notiek Rīgā, kā tātad kulmināciju. Tad 5 gadu cikls, gan vienā sistēmā, gan otrā sistēmā un kulminācija. Protams, tad, ja būtu viena ministrija, izglītības un kultūras ministrija, tad šo organizatorisko
darbība noteikti varētu darīt apvienoti. Bet šobrīd to procesu nodrošina katras ministrijas, tātad atbilstoši tās institūcijas. Skolu sistēmā to nodrošina Valsts izglītības satura centrs ar savu metodisko darbu, un tās lietas, kas notiek līdz skolu jaunas dziesmu svētkiem, ir ļoti, ļoti būtiskas, lai vispār tas process notiktu. Katru gadu notiek Latviju bērni danceveda deju festivāls, katru gadu notiek folkloras festivāls Pulkā ejam, pulkā teku. Reizi 5 gados starp svētkiem notiek jaukto koru salidojums, jauniešu koru. Notiek 2. 4. klašu koru salidojums, tauriņu balsis, notiek pūtēju orķestra salidojums, notiek zēnu koru salidojums. Tie ir procesi, ko var noorganizēt tikai vienīgi tad, ja ir liela kapacitāte, un tā kapacitāte ir skolotāji. Līdz ar to, ja kultūras sistēmā nav šo spēku, kas varētu, kā teica, piemēram, ja stundā tur vajadzīga palīga, ja, lai varētu tīri organizatoriski īstenot. Skola ar skolotāju resursu ir iespēja tajā, ka var lielus notikumus īstenot. Un to ikdienas darbu skolā, tā ir ļoti, ļoti saistīta ar mācību darbu, un tas nevar notikt tautas namā, vai ir institūcijas, kuras sadarbojas pašvaldības iekšienē, skola ar kultūras centru. Zinu, ka arī notiek telpas izmanto, bet tik un tā organizatoriskā vadība nosaka to kvalitāti. Mēs nevaram pēkšņi pāriet uz to, ka mums visus amatieru mākslas kolektīvus mēs veidotu kā biedrības, kur sabiedrība līdzdarbotos un tas sabiedrība uzņemtos atbildību. Nu, piemēram, mums tur tās un tās pilsētas, zēnu koris. Ir diriģents, vecāki maksā, biedra naudas, bērni dzied korī, un vecāki atbildīgi par to, lai koris kaut kur aizbrauktu, lai korī būtu tie palīgi, kas vecāki nāk, un kur šobrīd ļoti daudz arī, piemēram, deju kolektīvos vecāki to funkciju veids, jo arī tur skolotāji ir par maz. Bet tik un tā organizācija balstās uz ļoti, ļoti, ļoti lielu cilvēku iesaisti. Bet tas ir starposms. Es runāju vairāk par pašu svētku cikla. Jā, bet kā tu zinās to kulmināciju uztaisīt, ja tu nebūsi pamatā bijis cauri? Tev ir vieglāk strādāt katreiz ar citu izpildu direktoru vai citu komandu, un tev vienmēr viens un tas pats jāstāst ir akurāt katreiz jauniem cilvēkiem. Es nezinu, kā vispārējo. Es vienreiz esmu bijusi iesaistīta organizācijā. Skola jaunas dziesmu deju svētkos ir labā lieta, ka organizācijai ir ļoti stipra pēstecība. Tad varbūt ir jāpievieno lielo organizāciju, mazo organizāciju. Ļoti pēstecīgi ienāk jaunie režisori, jaunie vadītāji. Absolūti, te nav runa par saturu. Es tieši par organizatorisko lietu runāju. Bet režisors nav organizators. Nu labi, projektu vadītājs. Es teiktu, tā projektu vadītājs. Ienāk jaunie projektu vadītāji organizācijā, kas viņu var atbalstīt un kur viņš redz to pēstecību. Un tagad pandēmijas laikā brīnišķīgi tas nostrādāja, ka tie, kas ienāca, viņiem atbalsts bija tie cilvēki, kas jau vairākus svētkus ir veidojuši un pēstecībā var to organizāciju pabeigt. Tas mans salīdzinājums ir tāds, ka dziesmu svētki ir kulminācija procesam, kur tātad arī tas bērns mācot, viņš iet uz kaut kādu kulmināciju viņš iet. Un tad gala beigas ir tas mākslinieckais pārdzīvojums. Tas ir kā tāds kalns un kalna virsotne. Un mēs nevaram tam kalnam to virsotni nošķelt un nolikt kaut kur atsevišķi. Tad viņš būs maziņš kalniņš. Tad tā vairs nebūs virsotne. Bērns jau diez vai jutīs to, kas ir biroja vadītājs ejot uz svētkiem. Nu, es esmu strādājis abās organizācijās. Skola jaunas dziesmu svētkos man vienmēr ir bijis vieglāk. Labi. Andi? Nu, es teikšu, ka, manuprāt, ka tomēr apvienojot šo svētku organizatorisko pusi, tas būtu daudz tomēr efektīvāk, jo mēs jau ļoti labi redzam arī šā brīža pieredze rāda to, ka Nacionālā kultūras centra kolēģi ir tie, kas ikdienā arī sadarbojas ar Valsts izglītības satura centra kolēģiem. Līdz ar to saturisko jomu pārklājums, es domāju, ka
par to gan nebūtu jāsatraucās. Būtiski, protams, ir pateikt, ka nevis dara tikai vieni vai otri, bet tas ir spēku apvienojums. Mēs ļoti labi redzam, ka koru diriģenti ir gan skolēnu svētkos vienu un tie paši, ja tā varētu teikt. Līdz ar to tas jau ir tā nepārtrauktība. Tieši no organizatoriskā viedokļa arī ir būtiski, ka ir viens organizators, kas var, es teikšu tā, nevis klausīties un dzirdēt, kādas jums tur bija kļūdas vai ko jūs tur, bet viņš uz sevi, es teikšu, savu pieredzi piedzīvot to, kas neizdevās, varbūt, es teikšu, šajos vispārējos dziesmu svētkos, un uzreiz strādāt jau pie nākamajiem skolēnu svētkiem, vienalga, lai arī kurš tas jautājums būtu, viņš to visu laiku tur savā pārziņā, nevis atnāk kāds cits, un es pieļauju atnāk šajā gadījumā uz skolēnu svētkiem, lai arī kas tas būtu izpildu direktors, arī viņš, visticamākais interesēsies, kā gāja iepriekš, kā gāja vispārējos svētkos, ko no tā var paņemt, ko nevar paņemt. Tās ir tās tīri, es teikšu, birokrātiskās lietas, kuras nospēlē par labu. Jā, šie starpsvētku pasākumi jau arī netraucē, šie starpsvētku pasākumi netraucē iespējams. Pat šeit var veidot atkal kaut kādu ciešāku sazobi starp skolēnu svētkiem, skolēnu starpsvētkiem ar vispārējo svētku starpsvētkiem. Es domāju, ka tur ir daudz lietas, kuras varētu te būt arī, ja mēs skatāmies arī eksperti, kādi ir konkrētā nozarē, tā būtu jau 2 ekspertu. Viņi jau tāpat, es gribētu teikt, arī šobrīd strādā kaut kādā, varbūt starp institūciju sazobē, bet tā būtu viņiem ciešāk, tad būtu jautājums. Andrej, varbūt ne tad, Inga. Jā, aizmirstu to atbildīt. Labi. Man šeit nav tāda ļoti stingra viedokļa. Skaidrs, ka ir zināmas priekšrocības vienam un otram modelim, jā, jo no 2 ministrijām dabūt līdzekļus visai šai kustībai ir savu veidu izdevīgums, jā, jo vieni dod un otri dod. Savukārt no tāda ekonomijas viedokļa izdevīgāk, protams, būtu, ja viss tas process būtu vienās rokās. Jā. Bet es pa citu. Šobrīd ir no tādas politikas vadības viedokļa. Ministrijas ir tās, kas pasūta vai politiku, un to izpildi šie te centri, tur viss un nemateriālā kultūras mantojuma centrs. Jā. Vai tas ir pareizs modelis? Jo, redziet, tā ministrija kā pasaka, ka tagad tie ir tie eksperti, kur pateiks un izdarīs tā, kā vajag. Jā. Es domāju, ka viena no versijām, kā tas varētu risināties, ir, ka tie eksperti ir tieši skolotāju profesionālās biedrības un eksperti ir dziesmu svētku biedrības. Bet, lai viņas uzplauktu, ir vajadzīgs valsts atbalsts. Viņi tāpat mūsu mazajā valstī neveidosies. Valsts atbalsts ir nepietiekams šiem reālajiem ekspertiem, kas tiešām var pateikt, kas bija un kas nebija iepriekšējos un nākošajos dziesmu svētkos. Ja? Tāpēc, kad, piemēram, tīri tās skolotāju asociācijas, jā, mūzikas skolotāju vispārējais izglītības mūzikas skolotāju asociācija ir aktīva. Ja? Bet gadu desmitiem šeit nav bijis valsts atbalsts, bet tikai atbīdīšana prom, jo mēs paši labāk zināsim, kā veidot to, un tas ir viss, kas pateiks, kā ir pareizi. Un mēs esam tie eksperti, lai gan īstenībā tie paši ierēģiņi, tā godīgi, kas vienkārši sadalījušos 2 pulciņos. Viena sēž ministrijā un otrs sēž tajā centrā. Tā kā mana tā vīzija nākotnē būtu, ka šeit būtu jāiesaist pakāpeniski arvien vairāk šīs te biedrības. Šobrīd šī iesaiste ir nepietiekama. Izglītības ministrs pat neatrod par vajadzību atbildēt skolotāju profesionālajām asociācijām uz vēstulēm. Ja? Tas ir tāds unikāls lietas, unikāli nepareizas lietas, kā notiek process. Ja? Jo mums vajadzīgs plašāk šis konteksts, plašāk iesaist. Varbūt varētu ir vecāku organizācijas iesaistīt, ja? Ne tikai skolotāju un diriģenti. Ja? Paldies. Jā, par tām biedrībām es atbildēšu uz repliku uz tavu tēzi, bet ar tām biedrībām ir tā, ka tiešām šī viena biedrība ir tāda, kur reāli redz, ka viņi darbojās, bet mums ir vairākas mācību priekšmetas, ja mēs tā par mācību priekšmetiem runājam, kuros nav šādas stipras biedrības, vai ir vairākas. Jā, nomirušas. Ir. Es tieši to arī gribēju teikt, ka tas metodiskais atbalsts izglītības ministrijā
samazinot kaut ko, lai būtu mazāk ierēģu. Šobrīd ir novedis pie tā, ka tā metodiskā atbalsta nav. Šajā brīdī, kamēr skola 2030 darbojās, mēs to redzējām, cik kāri skolotāji kampa pēc visa kā, kas viņiem dod kā metodisko atbalstu. Liela daļa tie profesionāļi, kas strādāja projektā Skola 2030, ir arī cilvēki, kas ir saistīti ar šīm asociācijām, ar biedrībām, kur arī vēl uztur šo uguntiņu. Bet jautājums par mazo valsti un biedrībām, ja ietu kopumā uz to biedrību atbalstu un arī to metodiskā darba atbalstu, tad tas būtu ceļš. Es gribēju atbildēt par to vienoto organizāciju abiem svētkiem, ka tas nav iespējams vienkārši iemesla dēļ, jo katram no šiem dziesmu svētkiem ir cits mērķis. Abi šie svētki ir dziesmu svētku procesā, abus šos svētkus pārauga, koordinē, iesaka padomes, tā skaitā dziesmu svētku padomi ir abās vietās, bet mērķis ir cits. Tieši tāpatās, kā ir skola un ir lielā dzīve. Skola jaunatnes dziesmu un deju svētki ir process, kurā skolēni mācās. Un tas mērķis nav tāds, kāds tas ir vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku mērķis. Tie mērķi atšķirās, līdz ar to arī tā organizācija, kā to organizēt, atšķirās. Nu, te es atļaušos nepiekrist, bet, jo man liekas, ka mērķis mums ir viens. Tā pavisam simboliski. Diemžēl mums ir šīs dienas saruna jābeidz, jo raidījuma izmērs ir tāds, kāds viņš ir, un es saku lielu paldies šīs dienas sarunas viesiem. Es domāju, ka mums palika ļoti daudz, kas neizrunāts, un varbūt tas ir vēl vienas tikšanās vērts. Paldies, skatītāji, klausītāji un lasītāji. Tiekamies nākamās reizēs. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.